Budžeta pieņemšanas laikā ministru kabinetā noraidīja visus 425 iesniegtos priekšlikumus. Tas nepārsteidza, jo šie priekšlikumi ir liekulīga māžošanās un laika tērēšana. Dzīves piemērs. Stabilitāte iesniedza daudz priekšlikumus, bet 19 no tiem kā naudas avotu, lai ir skaidrība, no kurienes tad to ņems, norādīja Klimata un enerģētikas ministriju. Kopā, lai realizētu šos priekšlikumus, nepieciešami bija 220 miljoni, bet Klimata un enerģētikas ministrijas budžets ir 75 miljoni. Tātad pirmkārt, populists Ļoša pat nepacentās noskaidrot, cik Klimata un enerģētikas ministrijai ir naudas, lai uz tā rēķina piedāvāt kaut ko izdarīt. Priekšlikumi visi ir ar apaļiem skaitļiem, un tas nozīmē, ka aprēķinu neviens neveica, raksta pēc izjūtām. Tagad žēlsirdīgi stāstīs, ka gribēja cilvēkiem palīdzēt, bet sliktie no valdības neļāva. Un Ļošas vēlētājs to labprāt apēdīs, jo tiem garšo Ļošas pasakas. Tas ir tikai viens piemērs par to, ka šis process ir māžošanās cirks, kas iet pie sirds tiem vēlētājiem, kas laukumu neķer.